Vakar raidījumā valsts pirmās personas. Latvijā ir lielākais studentu skaits Eiropā, izglītības reformas pretinieki draud ar jauniem streikiem. Latvijas intereses austrumu valstīs. Tās ir mūsu šī vakara sarunas tēmas ar valsts prezidentu Vairu Vīķu Freibergu. Vakar. Vakar. Bet iesākt es gribētu ar kādu ikdienišķu notikumu, un jāsaka, diemžēl ikdienišķu. Latvija šobrīd daudz viet tinās melnos dūmos, un iekšlietu ministrija pat ir organizējusi speciālu videoklipu Nededzina savu zemi, lai atturētu cilvēkus no kūlas dedzināšanas. Dainis neko neliecina par to, ka latviešiem tāda sērga būtu piemitusi jau kad taču. Nē, kaut ko tik neprātīgi mūsu senči nekad nebūtu darījuši. Tas nav saprātīgs veids, kā savu zemi sakopt. Un tas pie tam ir bīstams videi, kaitīgs videi, kaitīgs pašam savam īpašumam, kaimiņu īpašumam un arī savai dzīvībai un citu dzīvībai. Tā ir visnotaļ izskaužama un nosodama rīcība. Kas tas ir? Slinkums cilvēku? Tas ir kaut kā piromānija, es tiešām nezinu, kas tas ir. Varbūt, kur deg, tur dzīvo sliņķi. Tas varētu būt. Jā, tā ir kolorīta mūsu iekšēja problēma, bet vismaz ciemiņus mēs uzņemt mākam ļoti labi. Šodien vizīti Latvijā beidz Uzbekistānas prezidents Karīmovs. Raksturojiet lūdzu īsumā, kādas ir Latvijas intereses šajā valstī? Latvijai ir ģeostrateģisks interesi par Centrālā Āzijas valstīm. Un viens no iemesls tam ir mūsu interesi par senā zīda ceļa atjaunošanu, kas savienoja Āziju ar Eiropu. Mūsdienu izpratnē, kā tas izpaudīsies. Un tur ir visdažādākās preces, kas varētu nākt pa zemes ceļu gan no Centrālā Āzijas, gan arī no tāliem austrumiem. Līdz pat mūsu zemei, kā ieejas vārtiem Eiropas Savienībai, un arī līdz mūsu ostām, kā tranzita punktam tālākai šo preču virzībai. Mēs zinām, tātad, kas tiks spriests šajos jautājumos, bet mazāk par to neformālo pusi ir, kas zināms, ko jūs pārspriedāt ar prezidentu pie vakariņu galda. Ļoti daudz un dažādas tēmats, arī daži labi tādi tīri filozofisku par to, kas tautā veicina, piemēram, patriotismu, kas drīzāk liek ļaudīm pievērsties tieši materiālām rūpēm par savu labklājību un par izglītību ļoti daudz. Prezidents Karīmovs ļoti interesējās par izglītību. Viņš stāstīja par plašu programmu, kā viņi ir aizsākuši veidot vidējās izglītības iestādes, divu dažādu paveidu, vienas tādas licejas, tā kā pēc franču parauga varētu teikt, tādas, kur mācās tie, kas virzīsies tālāk uz augstāko izglītību, un koledžas, kurās var iegūt savu veidu profesionālu sagatavošanos, vairāk praktiskai dzīvei orientēts jauniešu sagatavot. Viņš arī stāstīja par universitāti, ko viņš ir nodibinājis, kā viņš saka, pirmā visā agrākā Padomu Savienības teritorijā, kas tieši ir islamam veltīta universitāte, bet kur cenšas pasniegt islamu savā pēc savas dziļākās būtības, tā cerot rast sava veida pretspēku tiem fanātisma un ekstrēmisma islāma atzariem, kas, kā zinām, šobrīd pasaulē ir tiešām kļuvuši par vispārēju globālu draudu. Jā. Par ko jūs vienojāties šajā sarunas filozofiskajā daļā? Nu, ļoti daudz, piemēram, par patriotismu, kā kaut ko, kas izraisa patriotismu, kas viņu kavē, par to, cik liela loma ir nepieciešama tieši materiālām interesēm. Es atgādināju, ka cilvēkiem ir zināms tāds iztikas minimums, kas, protams, viņiem ir nepieciešams, lai viņi dzīvē varētu vispār par kaut ko citu, arī par garīgām lietām sākt domāt. Bet paradoxālā kārtā
bieži tieši tie ļaudis, kas dzīvo lielās grūtībās un kam būtībā trūkst daudz kas materiālā plāksnē, ir ļoti ideālistiski un atrod laika. Jā. Un nav tā, ka tikai tad, kad zināms labklājības līmenis ir sasniegts, tad ļaudis sāk domāt par garīgām lietām, jo gadās arī otrādi, ka tieši aiz pārticības viņi kļūst mietpilsoniski un materiālistiski. Vizītes laikā mēdī pieminēja arī šo cilvēktiesību jautājumu Uzbekistānā, vai jūs arī pārunājāt ar prezidentu par to? Viņš skaidroja, ka viņu zemē, protams, tie izaicinājumi, kā valsts pārvalde ir mazliet citādi nekā tie, kādi varētu būt, teiksim, Eiropā vai Ziemeļamerikā, ka gan tie apstākļi, gan tradīcija, gan vēstures mantojums tur ir pavisam citāds, un arī viņš norādīja uz to, kas viņiem ir kaimiņos, piemēram, Afganistāna ar Talibānu režīmu, Pakistāna, kur ļoti daudz arī tiek trenēti teroristi, netālu kā nekā Irāka ar savu lielo krīzi, un tā tad ir, protams, arī vietēji apstākļi, kas nāk ar savām prasībām un saviem apsvērumiem. Ko nozīmē šis sadarbības līgums cilvēktiesību jomā? Tas būs tāds vienvirziena? Uzbeki no mums mācīsies? Mums ir tā doma savā pieredzē, teiksim, ar viņiem dalīties, bet jebkurā brīdī arī, ja viņiem ir kaut kāda priekšlikuma, teiksim, tie sadarbība varētu būt dažādos aspektos, kaut vai tīri, kas ir juridiski nepieciešams, lai tāda iestāde vispār varētu efektīvāk darboties un tā tālāk. Tas ir tīri tehniski jautājumi, kā viņi to sadarbību izvirzīs. Vēl, protams, uzmanības lokā bija šī pieminekļu dāvināšana. Vai tā ir tāda starptautiskā diplomātijā, tāda vispār pieņemta praksa? Dāvanas var būt visdažādākās. Ir, piemēram, tuvu austrumu zemēs, vēl pat šodien brīžam viņi dāvina zirgus saviem viesiem, jeb arī dodoties ciemos. Ja nemaldos, tad savulaik pat Amerikas prezidentam tika kāds arābu zirgs uzdāvināts, laikam Kennedy kundzei, vai ne? Tās tradīcijas ir visdažādākās. Tās būtu problēmas zināmas organizatoriskas, ja zirgs tiktu uzdāvināts. Tieši tā, jeb zilonis. Jeb zilonis. Televīzijā mēs varējām vērot, ka prezidents runā krievu valodā. Bet šādās vizītēs valsts vadītāji var runāt katrs savā dzimtajā valodā. Taču. Tas viss atkarīgs no kāda tulka, kas ir pieejama un kas var darboties par starpniekiem. Jā, Uzbeki mums dāvina pieminekli, bet mums pašiem patīkams ir fakts, ka Latvija izglītības dāvina uzbeku zinātnieku pieminekli, es gribētu pieminēt. Bet mums pašiem patīkams ir fakts, ka Latvija ir pirmajā vietā Eiropā studentu skaita ziņā. Kā jūs vērtējat šo faktu? Vai tas nozīmē, ka drīz mēs būsim Eiropā, teiksim, izglītotākā nācija un mums konkurence ar rietumiem būs tāds nieks vien? Te jābūt pilnīgā skaidrībā, vai tie visi ir pilna laika studenti, jeb tur tiek ieskaitīti arī tie, kas tikai mācās un tai pašā laikā arī strādā. Es neesmu redzējis šīs statistikas, tā kā šobrīd man grūti komentēt. Jā, studentu skaits un nākotnes darba iespējas šiem cilvēkiem saistībā ar valsts turpmāko attīstību, par to mēs šodien arī skatīsimies mūsu sižetā. Izglītības ministrijas dati liecina, ka pagājušajā gadā mūsu valstī bija gandrīz 127 000 studentu. Tas ir 55 studējošie uz katriem 1000 iedzīvotājiem. Šis skaitlis Latviju ierindo pirmajā vietā Eiropā un pēc ASV un Kanādas 3. vietā pasaulē. Neskatoties uz lielo vēlmu mācīties, to personu skaits, kas vēlētos turpināt augstāko izglītību un tiekties pēc zinātniskajiem grādiem, mūs ierindo vienā no pēdējām vietām. 2002. gadā Latvijā doktora grādu saņēma tikai 64 personas. Salīdzinājumam, Vācijā tajā pašā gadā par doktoriem kļuva 25 000 studentu. Kā zināms, ir nepieciešamas 5 starptautiskā līmeņa publikācijas un vismaz 2 uzstāšanās starptautiskās konferencēs. Tas, lai to sagatavotu, ir jāiegulda doktorantam liels darbs, un varbūt arī šis ir iemesls, kāpēc doktorantu skaits nav sevišķi liels.
Pie tam nereti nākas dzirdēt par tā saucamajām prestižajām, jeb labi apmaksātajām nozarēm un tādām, kas vairāk balstās uz entuziasmu. Nevelti katrs otrais Latvijas students studē sociālās zinātnes, proti jurisprudence, ekonomika un citas. Vairums studentu pēc bakalaura grāda iegūšanas vairs neturpina izglītošanos. Darba apmaksa pēc disertācijas aizstāvēšanas jaunajam zinātniekam ir salīdzinoši neliela. Līdz ar to, beidzot bakalaura vai maģistra studijas un ceļš profesionālās studijas, jaunie speciālisti aiziet darba tirgu, kur var saņemt lielāku samaksu. Induļa Emša valdības deklarācijas sadaļā par izglītību ir plānots dubultot maģistrantu un doktorantu skaitu augstskolās, dabas zinātņu un tehnisko zinātņu programmās, palielinot šim nolūkam nepieciešamo finansējumu. Lai veicinātu doktorantūrā studējošo skaitu, patreiz ir apstiprināta nacionālā programma, kas paredz 4 gadu laikā no Eiropas Savienības saņemt 8 miljonus latu, kas būtu apmēram 6000 latu gadā viena nākošā doktora apmācībai. Taču vēl joprojām paliek neatbildēts jautājums. Vai jaunie zinātnieki, maģistri un doktori vēlēsies savu zināšanas pielietot šeit pat Latvijā? Jā, ar šo jautājumu mēs varbūt arī varētu turpināt sarunu. Sižetā dzirdētie fakti par to, kas tiks darīts šajā valdībā attiecībā uz studējošiem cilvēkiem, vai tas dod pietiekam pamatu uzskatīt, ka tiešām šie cilvēki paliks Latvijā? Te ir vairāk aspekti šajā sižetā. Tātad tas skaits, studējošo skaits pats par sevi. Man ir aizdoms, ka tas nav pilnlaika studējošo skaits, tā ir arī būtiska starpība. Nozīmīga statistika, ko gribētos dzirdēt, ir cik ir beidzēji pa gadu. Cik katru gadu nobeidz universitāti. Tas ir jau rādītājs tam, cik veiksmīgi bijis šī viņa pirmā augstākās izglītības fāze. Nākošais, jā, mēs zinām ļoti labi, ka Latvijā nav šobrīd pietiekamā skaitā, netiek sagatavot pietiekami ne maģistrandi, ne doktorandi, un iemesls ir ļoti vienkārši tam, ka tam trūkst līdzekļi un ļaudis nevar atļauties tik ilgus gadus veltīt tikai studijām bez kaut kāda materiālā atspaida. Otrs faktors ir, ka jauniem zinātniekiem nav arī tik spožas perspektīvas, kā jauniem, teiksim, profesoriem, jeb pētniekiem, kur viņi varētu darbā iesaistīties ne mūsu universitātēs, ne arī pētniecības institūtos. Tā kā te ir arī jautājums par pieprasījumu un piedāvājumu tādā aspektā arī to, kādas algas viņi var tur cerēt iegūt. Tad tie visi ir kopā saistīti faktori, un man šķiet, ka valdības vēlme sniegt stipendijas, ja pabalstu tiem, kas studē vispirms jau augstākos līmeņos, un tad tieši tajās nozarēs, kurās Latvijā ir skaidrs, ka speciālisti jau šobrīd sāk pietrūkt un sāpīgi pietrūks tuvāko gadu laikā. Tas ir prātīgs solis, un man šķiet pēdējais laiks tā kaut ko ir sākt darīt. Jūsuprāt, vai Latvijā ir vai nav jāsaglabā šīs te budžeta grupas studijās? Vai nu viņas sauc par budžeta grupām, jeb tā citādākā par stipendijām, teiksim, ir dažādi veidi, kā to atrisināt, bet man šķiet, ka valdībai noteikti ir jāatbalsta zināms skaits studējošo, un es te saskatītu 2 dažādas kategorijas, kuras manā izpratnē ir valsts atbildība atbalstīt. Vieni ir ļoti spožie studenti, tie, kas tiešām ir ārkārtīgi apdāvināti, un lai viņus piesaistītu zinātnieku karjerai un piesaistītu universitātes pedagogu karjerai, lai nodrošinātu, ka mums nākamām paudzēm tie labākie paliek arī pie mācības spēkiem. Otri ir tie, kas ir apdāvināti, bet kam vecāki nav spējīgi atmaksāt studijas. Un te nu valstī ir nopietnas pienākums gādāt par to, lai tautā visi piedzimušie talanti tiktu izmantot visā pilnībā. Savu ļoti būtiska loma valsts attīstībā ir, protams, arī izglītības reformai, un tās reformas pretinieki atkal šobrīd jau runā par iespējamu ļoti visaptverošu skolēnu protestu, kur varētu pat 50 000 piedalīties. Saeima ir noraidījusi šīs reformas atlikšanu. Jūsuprāt, vai vēl ir iespējami kādi kompromisi šīs reformas jautājumā? Man šķiet, ka jo asāk izvēršās šie protesti, jo politizētāki viņi kļūst, jo mazāks ir izredzes, ka te varētu būt kaut kādas izmaiņas tieši no Saeimas puses.
Jo, ja tie vecāki, kas domā, ka iziedām ielās, viņi palielina izredzes, ka kaut kas mainīsies, es domāju, tieši otrādi viņiem jāsaprot, ka ar šādu veidu rīcību viņi savā ziņā piespiež Saeimas deputātus nepaļauties šādu veidu spiedienam un nepakļauties, vai ne, un palikt pie savu. Ja būtu, man liekas, ka dialoga situācijā būtu bijis varbūt iespējams kaut ko vēl pārunāt, kaut gan es ļoti šaubos, jo šis jautājums ir pietiekami ilgi debatēts. Ilgi gadi ir pavadīti pie šīs izglītības reformas sagatavošanas. Tās debatas nav sākušās vakar, ne aizvakar. Viņas jau ilgst jau garus gadus, ir panākts zināms kompromiss, un man šķiet, ka vajadzētu mēģināt ar viņu tagad sadzīvot, mēģināt rast praktiskus risinājumus, kā šo jauno izglītības likuma variantu īstenot dzīvē visizdevīgākā veidā, tādā, kas būtu izdevīgs visiem. Jā. Protesta iniciatori tiek arī saistīti ar Krieviju, un ar Krieviju tiek saistīti arī kādas vēstules ārlietu ministrijā pazušana pirms 10 gadiem. Žurnālā Nedēļa bijušais ārlietu ministrs Georgs Andrejevs ir norādījis uz to, ka ir pazudusi vēstuli, kur viņš ir rakstījis ANO dalību valstu delegācijām par Latvijas okupāciju. Protams, šāda te pazušana neapšaubām būtu Krievijas interesēs, bet līdz šim starptautiska okupācijas fakta atzīšana nav panākta. Jūsuprāt, to izdosies izdarīt? Te ir vairāk aspekti jūs minētajam. Pirmkārt, es brīnos par šādas vēstules pazušanas konstatēšanu šobrīd. Ja Andrejev kungs tādu vēstuli tika rakstījis, tad man šķiet, ka tajā brīdī, ka viņš viņu bija uzrakstījis un parakstījis, es pieņemu, ka paši par sevi saprotam, ka viņš būtu izsekojis viņas tālākām gaitām, un tā tad būtu pats izsekojis, kur viņa apvienotās nācijās tad arī ir nonākusi. Un tajā brīdī, ja viņi tur nenonāktu, tad tajā brīdī to trauksmi būtu cēlis un tad arī būtu noskaidrojis, kur tad viņi palikusi. Tā būtu viena dīvainība. Man šķiet mazliet dīvaini, ka tik daudzus gadus vēlāk uzreiz šāds fakts tiek konstatēts, jo vēstules parakstītājs un sūtītājs taču būtu pats izsekojis, jeb konstatējis, un viņam ministrija būtu izskaidrojis, ja būtu pieņemts, piemēram, politisks lēmums šādu vēstuli nesūtīt, tad tas būtu bijis jāpieņem ministrijas līmenī, un Andrejev kungs būtu ticis par to informēts. Nevarēja būt tā, ka vēstuli pazuda, viņš to nekad nemanīja. Viņam pagāja 10 gadi, kamēr viņš to pamanīja. Tur kaut kas īsti neiet kopā, vai ne? Un vispār par okupācijas faktu atzīšanu, tas ir kaut kas, ko būtu bijis jācenšās darīt tikko pēc mūsu neatkarības atgūšanas, protams. Tagad šajā brīdī, kad esam jau Eiropas Savienības un NATO dalību valsts, tas viss izklausās kaut kāda dīvaina atgriešanās pagātnē, un jāsaka, ka starptautiskā apritē jau sen ir pieņemts, ka, piemēram, Latvijas aneksācija Padomju Savienībā netika arī atzīta. Līdz ar to tas vien, ka mūsu republika tiek uzskatīta kā 18. gada republikas tieši juridiskais turpinājums, jau pats par sevi norāda uz to, ka starptautiski okupācija nekad nav kā tāda atzīta kā juridiska, līdz ar to viņa pēc definīcijas iznāk kā nelegāla. Jā, vēl es gribētu pieminēt kādu citu viņa izteikumu. Nezinu, cik tur daudz ir dīvainība, bet Andrejev kungs runājot par padomu karaspēku izvešanu no Latvijas, saka tā, ka būtībā to panāca amerikāņi, vienojoties ar krieviem par kompromisu Skrundas jautājumā. Ja mēs velkam paralēlis ar šo te jautājumu, tad vai nesanāk tā, ka, teiksim, mūsu karavīrs no Irākas mēs varēsim atsaukt tad, kad amerikāņi uzskatīs, ka to var darīt? Es domāju, te nav nekāda sakara, tie pilnīgi atšķirīgi jautājumi. NATO, protams, izvirza uzdevumus, kuri mums ir noteikti jāpild, un mēs to varam izdarīt. Jūsuprāt, no kā ir atkarīgs, cik ilgi mūsu karavīri būs vēl Irākā? Kā no situācijas attīstības. Kā redzam, viņi mainās no dienas uz dienu un nevienmēr uz labo pusi. Šobrīd ir par to nav nekāda runa. Ir skaidrs, ka doma ir nodot Irākai savu pašpārvaldi jūnija mēnesī.
viņiem ir darbs pie satversmes un viss, kas ir paveikts. Tātad, protams, šie visi notikumi draud to procesu varbūt palēlināt, bet tā virzība jau ir pilnīgi skaidra, kas ir paredzēts un uz ko mēs ceram. Tomēr, ka Irākas tauta pati sapratīs, ka viņa interesēs būtu, lai šī viņu pašpārvaldes pārņemšana notika pēc iespējas ātrāk. Un mūsu visi interesēs, protams, ir, lai viņi paši varētu sākt pār sevi valdīt kā normāla valsts, kas var tiešām savu teritoriju kontrolēt. Un tā jau ir tā nelaime, ka šobrīd izskatās, ka Irākā nav šīs spējas savu teritoriju kontrolēt. Ar ārpolitiku mēs mūsu sarunu iesākām un gribētos arī sarunas nobeigumam tuvojoties par to vēl parunāt, jo jūs pavisam drīz dodaties uz ļoti lielu valsti ar milzīgu ekonomikas potenciālu un tirgu uz Ķīnu. Par ko būs sarunas? Kā jau jebkurā valsts vizītē, gan par politiskā līmenī, diplomātiskā līmenī, un te mums jāsaka, ka mums ar Ķīnu ir savstarpējas cieņas un atzīšanas režīms kopš mūsu neatkarības atjaunošanas. Un arī par dažāda veida kontaktu dibināšanu gan ekonomiskiem, gan kultūras līmenī. Tās ir absolūti tradicionālas tēmas, visas tās pašas, kas ir visās valsts vizītēs. Jūs pieminējāt šo te ģeopolitisko interesi austrumos raidījuma iesākumā. Absolūti, tās arī ir ļoti reāls, jo Ķīnas iepriekšējiem prezidentam viesojoties Latvijā valsts vizītē, viņš tieši arī uzsvēra to, ka arī Ķīnai šis senais zīda ceļš ļoti interesē un kā Ķīna saskat arī savām precēm, piemēram, Latviju kā ļoti interesantu un vērtīgu tranzita vietu, arī kā vietu tagad mums ienākot Eiropas Savienībā kā tāda, kur varētu būt ļoti vērtīga sadarbība. Jā, un tagad mums ir jāatvēl diezgan liels laiks jautājumiem no mapes, skatītāju jautājumiem, jums ļoti rosīgi palikuši skatītāji. Un jautājums ir tāds saistībā ar Ūdras kundzes braucienu. Vai tiešām jātērē tūkstošiem nodokļu maksātāju naudas, lai konferencē ar citu valstu deputātiem līdz Ūdras kundzei varētu aizbraukt arī stilists? Tas jāprasa Ūdras kundzei. Es absolūti atsakos komentēt citu cilvēku izdarības. Es domāju, tas ir ļoti nekorekti man to prasīt. Kur jūs būsiet lieldienās? Lidmašīnā ceļā uz Ķīnu. Mums ir ļoti garš, jāsaka, stipri nogurdinoši, es paredzu lidojums, un kaut kādu 15 stundu garumā sāksies jau lieldienu naktī, un tā tad turpināsies jau iekšā 15 stundu garumā lieldienu dienā, un ar laika starpību mums lieldienu diena ies pilnīgi gluži vai zudumā. Tad laikus jāsagatavo jau līdzņemamie olkrājumi, groziņš ar olām. Es ceru, varbūt, ka kāds pa mūs atcerēsies un iedos mums līdz tādu ceļa vējam tādu kukuli. Kā jūs apvienojat lieldienu latviskās tradīcijas un kristīgās lieldienas? Es nesaskatu nekādu konfliktu. Mūsu senči gadsimtiem ilgi ir spējuši abas savienot. Senās tradīcijas ir par dabas atmodu, par saules atgriešanos un par auglību, kas izpaužās dabā. Tās ir visā pasaulē pazīstamas, un es domāju, viņas pietiek paskatīties to, kas notiek dabā, lai saprast, cik viņas ir būtiskas un vēl ar vienu un vienmēr būs aktuāls. Turpretīm kristīgās un tāpat tās arī ebreju tradīcijas lieldienās saskat arī citus momentus kristiešiem. Tie ir arī Kristus augšām celšanās un tātad arī garīgās atzimšanas svētki, un tas ļoti jauki būtībā papildina dabas fizisko atmodu ar šo cilvēka garīgo atmodu un atzimšanu. Šogad tad neiznāks nosvinēt tā kā citus gadus, vai jūsu ģimenei ir kāda tradīcija lieldienās? Jā, mēs mēdzam lielā piekdienā parasti iet baznīcā un arī pie dievgalda. Toties lieldienu svētdienas agrā rītā, kad bērni bija mazi, tad mums ar vīru bija jācenšas ļoti agri celties, lai olas kaut kur paslēpt, vai nu pilsētā tas būtu dzīvoklī, ja bijām uz laukiem.
vasarnīcā pie vecākiem, kaut kur krūmos un kokos, un uz balkonu un tā tālāk. Tā kā mums tādas tradīcijas, kas saistās vairāk ar olām, ar olu krāsošanu un ar iziešanu dabā. Paši krāsojāt? Jā, tā bija tradīcija ģimenei. Ar sīpolu mizām? Sestdienā. Lieldienas sestdienā bija tā lielā krāsošana, un bija tā, ka gan ar sīpolu mizām un dažādiem rakstiem, tātad, ko izveidot arī tur piesejot klāt, bet arī bērniem vienmēr patika ar ķīmiskām krāsām, jo tās, protams, ir košāks, un viņām ir atkal citāds skaistums. Šūpošanās arī bija? Ar to tā grūtāk, ja tas netik viegli ir izdarāms. Citādi odi koši vasarā. Jā, nu tās gan to viņi dara arī. Paldies jums par sarunu. Priecīgs Lieldienas visiem. Veiksmīgi vizīti Ķīnā. Priecīgs Lieldienas.